Pirms mājas apstākļos tiek tīrītas kaķa ausis, noteikti veterinārijā klīnikā vai aptiekā ir jāiegādājas šim nolūkam speciāli paredzēts ausu tīrāmais līdzeklis. Tie ir visdažādākie, un tīrot kaķa ausis, viens no vienkāršākajiem veidiem ir iesākumā šo līdzekli ieliet ausī, līdzekli ielejam austiņā, pamasējam kaķa ausis pie pamatnes, lai līdzeklītis iekļūst dziļāk, jo dzīvniekiem ir L veida ausis kanāls, un izcili, ja dzīvnieciņš pats ausis izpurina. Kad tas ir izdarīts, tālāk ņemam vatīti vai marlīti un ar savu pirkstu droši patīram ārā netīrumus. Vēl viens variants, kā tīrīt ausis, ir ar tīrāmo līdzekli samitrināt vatīti, un ar šo samitrināto vatīti veicam ausu tīrīšanu. Kaķa austiņa ir šaura, un, protams, kā ar savu pirkstu sevišķi dziļi mēs iekļūt nevaram, bet tas arī nav vajadzīgs. Ar vates kociņiem tomēr nevajadzētu aizrauties. Ja tomēr nolemts tos izmantot, tad tikai un vienīgi ārējā daļā un dziļumā mājās vates kociņu neievietojam. Normas gadījumā kaķa ausīs nevajadzētu būt pārlieku lielam netīrumu daudzumam. Tie varētu būt putekļi, ja kaķis iet ārā arī kādas zemes daļiņas, bet ja ausīs tiek novērots pastiprināts izdalījumu apjoms, ja ausis ir apsārtušas vai sāpīgas, tad tas noteikti ir pamats griezties pie sava veterinārā ārsta.